Es esmu tam dēļ, ka tāda konvencija nedrīkst vispār būt, un tas vajadzēja sen būt aizmirsts jau. Pat runa nevajadzētu būt par tādu konvenciju, ka mums tāda konvencija būtu jāpieņem. Tā ir vienkārši šmuce, ko nedrīkst nekādā gadījumā pieņemt. Pirmkārt, un otrkārt, Taņģās Kariņa jau viņš jau daudz noslikojis cilvēks, sakropļojis cilvēks ar potiem. Viņi sen jāsēž bija aiz restiem. Ne viņi ielika tagad pār ārlietu ministru. Un atkal viņš taisa šmuces tajā Briselē. Tas ir kaut kāds nenormāli kaut kāds. Viņam sen vajadzēja izbeigties. Kā sakot, viņa darbība vai vispār nav pamata. Viņš nedrīkst mūsu vārdā, mūsu Latvijas tautas vārdā nemaz nevienu vārdu runāt. Viņam sen jāsēž aiz restēm viņš ir. Un, ja teiksim, zaļie zemnieki patiešām nobalsos par šito konvenciju, tad viņi ir mērkači pēdējie. Jo, manuprāt, tur neviena zaļā zemnieka nemaz nav. Tur viņi tikai tēlo, ka viņi zemnieki ir. Es esmu zemnieks. Bet vai viņi tur ir zemnieki? Kāpēc viņi paņem man nosaukumu? Tad, kad es biju arī Tautas frontes kongresā, tad es biju arī pirmajā zemnieku kongresā. Es esmu delegāts, man visi dokumenti mājās ir. Es balsoju par zemniekiem, lai zemnieki plauktu, lai mūsu lauki plauktu, viss kas. Tagad viņi uzņēmās vadību ar Lembergu priekšgalā, kad viņi komandēs. Ko viņi var komandēt? Ja viņi tiešām nokomandēs, es nezinu, tad viņi ir cietumā jāliek. Ja šitā sakropļos Latvijas tautu. Tautas nodevēji! Tautas nodevēji! Tautas nodevēji! Mēs Tautas konvencijā! Savā pilnu Latviju pilnvaru! Tautas nodevēji! Tautas nodevēji! Tautas nodevēji! Tautas nodevēji!